Nu te pa ceļam uz Taizemes robežu. Drusiņ ūdentiņš. Es jau biju cerējis, ka beigušies šķērši. Nekā. Braucam cauri, ne? Tajā manī. Bet cauri nevar redzēt. Kampučijā! Nu tālāk. Labais uzmanīgi brīženas lidens kāds. Straumi arī riktīga. Darīts, ne? Bet pārējie gaida laikam uz savu tikšanu pāri, ja? Turisti apmēram kā 30 busi netiek pāri. Viņiem būs jāpaliek Kambodžā. Bankoku viņi neredzēs, kamēr nebeigsies plūdi. Bet mēs braucam tālāk. Nu, nebija tālāk jāgaida, ne? Te arī mēs vairs netiekam tālāk. Jāgaida, kad ar kausu palīdzību izsmels upi. Šāds te pasākums turpinās jau 40 kilometrus. Bet Janka, šī tā reize, kad mēs reāli izjūtam to, kāds mums ir pārākums pār citiem transporta līdzekļiem, pār mašīnām, pārvietošanās ziņā. Tās rindas, kas tur palika, ne? Viņi brauks atpakaļ, viņi netiks. Protams. Tas ir nereāli. Nu, tā ir tā brīvības sajūta. Uz robežas es domāju, ka rinda nebūs. Nevajadzētu. Nebija jau tā kā Kambodžā un Laosā. Bišķiņi mūs pačakarēja prātu, aizsūtīja pēc apdrošināšanas uz ap 10 km attālo pilsētu. Visāds dīvainas formas, bet nu, gala rezultātā 2 stundu laikā Taizemē esam iekšā, ļoti laipni, viss kārtībā, braucam tālāk un tālāk uz Malaiziju, caur Bankoku. Viens no pirmajiem pasākumiem Bankokā – draugu sagaidīšana lidostā. Lai satiktu Andi vienā no viņa ceļojuma punktiem uz Taizemi, speciāli atlidoja viņa paziņas, lai satiktos un kopā jautri pavadītu laiku taizemiešu eksotikas vidē. Vispirms pa ļaužu pilnajām Bankokas ielām draugi sarīkoja sacensības ar ratiem, ko sauc par tuktukiem. Šim nolūkam ar vadītājiem vispirms nācās vienoties par sacensību noteikumiem un nosacījumiem. We make a race, drag race. With tuk-tuk, drag race. Competition. Huh? No? Who is the first? Who is the winning? They take 1,000 baht. Who is the first? Very fast. Tagad viņi saprata beidzot. Iespaidošies no tuktukiem un mums vajadzētu uztaisīt drag race. Tātad kādas noteikumi? Noteikumi tādi ir. Mēs sēžamies katrs savā tuktukā un gāžam no šejienes, no Khao San ielas līdz Chinatown, tas ir rajons. Kurš ir pirmais, tas saņem 1000 batus, apmēram $20.
sāksies gonka. Liela daļa taizemiešu šoferu ir īsti ekstremāli, un arī ar humora izjūtu viņiem viss ir kārtībā. Tāpēc pa pilsētas ielām viņi nesās gluži kā īstās sacīkstēs. Brauciens ilga apmēram 20 minūtes. Svarīgi bija nevis ātri braukt, bet gan prasmīgi un bieži vien pretēji visiem noteikumiem orientēties sastrēgušajās ielās. Mūsu apsver ekipāžu numur 2, Mitsubishi! Pagaidām izstāst, ka mēs varētu būt pirmie. Jā, mēs esam uzvarējuši! Number one! Thank you. Kas ir notiekās? Nu kā, kuru vīners? Nu mēs esam pirmie! Jā! Dragreiz beidziet! Slavenie Bankokas kanāli. Tūlīt tās pastīsimies. 13, 14! Tas ir tīrs zelts. Un zini, kāpēc viņš netiek apsargāts? Nekādā veidā. Tāpēc, ka nav iespējas vienkārši viņu nozagt. 3 tonnas. Kas to var nozagt? Neviens nevar to aiznest projām. Tas ir tas džeks, kas atklāja daudz gadus atpakaļ to statuju. Pirms tam viņi bija cementā. Neviens nezināja, ka apakšā ir zelts. Te var redzēt tos cementa gabalus, kādā viņi bija iepakot iekšā, tā statuja. Tikai paņemot nost viņus, atlaužot, varēja saprast to, ka apakšā ir zelts. Nu, Bankoka varētu būt šī, ja man atmiņa neviņ. Un tagad uz kuriem mēs braucam? Nu, it kā Puket, bet tā ir tik tālu, ka viņi pat kartē nav trāpījusi. Un kādā sastāvā? Nu, kaķītis brauc. Tālāk brauc superpuika. Vienkārši nofilmējam pašlaik superpuika, lai mēs redzētu, kurš tas ir. Un kur tad ir otrs ekipāžas dalībnieks? Jānis, nu viņš pašlaik ir nedaudz aizķēries. Jā, viņam beidzās naudiņa. Mēs zinām, ka brauciens ir dārgs process. Viņš uz doto brīdi bišķi piestrādā Bankokā. It kā ir plānos, kad tuvākajās dienās varētu atkal pievienoties. 100 kilometri no Puketas parādījās skaņa. Graboši, riebīgi skaņa. Varētu būt, ka sajūga kurviem kaut kas ir vaļā. Labi, pa ceļam gadījās tieši tas servis. Viens krūvi pilnīgi bija ārā, un pārējās viss jau ļurkājās. Izstāst, ka viss būs kārtībā. Noķērām īsto brīdi. No sajūga, paldies Dievam, izstāst, ka viss būs kārtībā. Izdevās viņus attaisīt, tik līdz Puketē. Pa ceļam uz Malaiziju.
iebraucām pastīties, kā turisti atpūšās, iecienīt vietu Taizemē. Pastīsimies pilsētu, aizbrauksim uz saliņām, pēc pāris dienām brauksim atkal tālāk uz robežu. Puketā ir piekdienas vakars Patong Beachā, un jaunieši izgājuši ielās. What is going on here? Kind of show or what? Yeah. Cabaret show. Cabaret show. What does it mean, cabaret show? Lip sing and sing a song. Yeah. Sing a song. Dance. Are you a woman or a man? A man. You are a but man. Beautiful. And you are a man? You also are a man? Yeah. Everybody here. Yes. Yeah. It's what kind of show? It's like a transvestite show, yeah? Yeah. Fantastic show. Yeah. Show. Dancing, yeah? Dancing, lip sing a song. Yeah. Kā te visas meitenes, kas aicina uz šovu, ja? Patiesībā ir puikas. Pilnīgi visas, viņas arī to neslēdz. Viņi saka, ka augšā dejo un viss darās pārģēļās meitenēm, bet patiesībā viss ir puikas. Šeit piedāvā lielisku ceprīti. Principā sezonai, ziemas sezonai. No, ar bumbulīti, kā mums Latvijā pierast. How much? 100 bati. What is $2? Hello, hello Twitter. Šodien Andris visu dienu pavadīs pie datora. Es domāju, ka vēl tagad vakar gaismās sēž un raksta dienas grāmatu. Savukārt mēs, es ar savu kolēģi no Rīgas, no filmu studijas draudzību Jānu Šīraku, no rīta bijām skatīties meklēt zvejniekus īstos, lai dabūtu nogaršot kārtīgi zivi. Pa dienu izpētījām salu, bet tagad dodamies uz īpašu vietu, uz Regēju bāru, vērot saulrietu. Jo no turienes atsot vislabākais saulriets visā Puketas pussalā. Pulkstenis ir 16:56, pēc stundas pusotras saule rietēs. Kur iekriet? Klausies. Jā. Vajag lielais. Klausies, Aņģa apsties. Aņģa. Aņģa ziloja. Baigās šaizes sanāšu. Es paņēmu mocu, aizbraukt nopeldēties. Policija apstādināja, nu. Par ko? Nu nav ne ķiveris, nebija ne tiesības, tas viss bija atstājis viesnīcā. Naudas arī nekā nebija. Šies atstāja mocu un viss, un gāzes viesnīca pakaļ, nu. Viesnībā naudē, jā? Nu, vienīgais, ko es tā varēju sarunāt, tas ir šito džeku, nu. Kāda ir sajūtiņa? Super, baigi lēni, tikai iet uz priekšu. Šitam te džekam 40 gadi. Jā? Jā. Jumbo, jumbo, jumbo! Nu ko, atkal vienos sebos? Viss kārtībā. Tikko izpirkām močus, nolikām viesnīcām. Mocu manējo. 300 batušas tas sods maksā, bez ķiveres un bez tiesībām. Oficiāli? Oficiāli, jā. Kā domājas? Paspēsim uz saulrietu? Es domāju, ka jā. Mums ir džigi, tā vai tā. Es gribētu piebilst, ka šis ir vislielākais tuk-tuk eksemplārs. Jā, jā. Big tuk-tuk. Jā, nu viņš arī ir ātrākais no visiem.
ko, paspējām, ne? Paspējām. Saula vēl ir pusmastā. Naukšana people unite. Vēl viena diena Puketas salā. Latvijas izlases pilnā sastāvā. Un šodien dodamies uz James Bond salām. Why are you calling this islands James Bond Why Islands? are we calling these islands James Bond? Because it was in 1974. We have the film from England, 007 James Bond, the man with the golden gun. They coming here and the action here. The action, the superstar is Roger Moore. Since that one in 1974, everybody spelled James Bond Islands. Yes, that one is the film, big film from England. Droši vien, ka 74. gadā, kad James Bonds šeit tika filmēts, šīs margas un taciņas vēl šeit nebija, bet, nu, tas skats, ko viņš redzēja no šejienes, es domāju, ir saglabājies joprojām. Šobrīd, kā redzams, kārtīgs bēgums. Un visas zvejnieku laivas ir atstātas krastā. Motociklistu ceļš veda gar jūras krastu, Rēgaina teritorijā. Kopš 2004. gada postošā tsunami šeit nekas nav atjaunots. Pussagruvušas salmu būdas, izskaloti koku stumbri, visapkārt atkritumi un nepatīkama smaka. Nekas neliecina arī par turistu esamību. Milzīgas piejūras teritorijas Taizemē tā arī nespēja atgūties no šaušalīgā stihijas trieciena. Veiksmīgi esam iebraukuši Malaizijā. Taizeme mūs diezgan mierīgi izlaida ārā, nozīmogoja atu karneti. Ar Latvijas numuru reģistrācijas zīmēm nekāda problēma vispār nebija. Ringold no Lūdzes, kurš dzīvo šeit jau 2 gadus un brauc kopā puišiem no Bankokas numuriem, aizsūtīja pie jurista. Lūdzu tulkot Taizemes tehnisko pasi, nelaida iekšā. Latvijai nekāda problēma. Viss ļoti kārtībā, bez vīzes. Vīzu uz vietas, praktiski zīmogu iespiedi un tālāk uz Singapūru. Ceļā pagājuši 3 mēneši. Ceļotāji jau ir Malaizijā. Lai pagūtu uz prāmi, kas dodas uz Langkavi salu, viņiem bija jāceļas agri no rīta. Motociklus viņi atstāja uz sauszemes, jo uz pasažieru prāmja tos ņemt līdzi nedrīkstēja, bet kravas piegāde aizņemtu veselu diennakti. Bet tā dažu stundu brauciens pa ūdeni un lūk Langkavi sala turistu iemīļota vieta, pateicoties beznodokļu zonai un Andamānu jūras piekrastes mežonīgajām pludmalēm. Salai ir neticami laimējies. Postošais 2004. gada tsunami to neskāra, jo tās rietumu pusē atrodas neapdzīvotu saliņu grupa, kas pirmā uzņēma stihijas triecienu. Vēl tikai nieka 200 gadus atpakaļ pa šo ostu Langkavi salā siroja vietējie pirāti, kuri terorizēja angļu kolonistus. Šobrīd šo vietu ieņēmuši citi.
Tas nav zooloģiskais dārzs. Tie ir Lankāvijas salas autoceļi. Pārbauda gāzes spiedienu trubās. Šitie divi draugi tikko gandrīz ielīd pēc mūsu makiem un fotoaparātiem. Pēdējā brīdī paspēja aiziet prom. Tad jūs redzat, kas notiek. Tie turisti atstāja nepieskatīt savas mājas.